Labdien! Es pieļauju, ka es tiešām varu teikt kolēģi lielā mērā, ja? No dažādiem rakursiem tiešām priecājos par šādu veidu pasākumu. Man šķiet, tas ir ļoti laikā, un tas vēl ilgi būs laikā, tieši saistībā ar jaunajām norisēm un tendencēm. Tā, vai jūs kaut ko redzat? Jā, jūs redzat. Jo pirms es varbūt pārēju kā reiz pie tiem redakcionālajiem jautājumiem pāris vārdi par kontekstu, jo man šķiet, ka tomēr tam kontekstam arī ir un paliek diezgan būtiska nozīme. Un šajā kontekstā es varbūt priekšplānā izvirzītu dažus iedzienus, dažus ietilpīgus iedzienus, kā gudrība un izpratne, attieksme un vērtības, un droši vien redaktūras kontekstā joprojām iespējams, tomēr lielā mērā, un man šķiet, ka tā tam vajadzētu arī palikt, palēninājums, iedziļināšanās, un atkal jau tā attieksme, ar ko mēs to konkrēto vārdu vai teikumu apstrādājam, jo gan pats ikdienā ļoti daudz ar dažādiem tekstiem strādājot, pats kaut ko rakstot un lasot un arī rediģējot, turklāt dažādus tekstus, sākot no lietišķiem līdz arī tādiem daudz radošākiem. Man jau šķiet, ka pirmkārt, droši vien viens no loģiskiem jautājumiem var būt, kāda tad ir novērojama kaut kāda 10+ gadu rakursā, vai kaut kas būtiski mainās, ja? Vai mēs varam redzēt, ka kaut kas tā vidēji aritmētiskā līmenī latviešu valodas izjūtā, valodas lietojumā, teikuma konstrukcijās, vārdu izvēlē, vai tiešām kaut kas ir būtiski mainījies. Un droši vien arī vēl viens jautājums varētu būt, kur mēs ejam šajā jomā, ja? Kāds varētu būt tas rezultāts, un iespējams, ka tieši tas arī ir ļoti svarīgs jautājums visā šajā jaunajā kontekstā, kur mēs gribam nonākt. Kādā situācijā mēs gribētu būt, teiksim, pēc gadiem 10 latviešu valodas jomā. Tādu cilvēku lokā vismaz, kuriem šis jautājums vispār ir būtisks. Un es domāju, ka tas jautājums nav nebūtu tik vienkāršs. Bieži mēs noteikti ieslīgstam kaut kādos vienkāršojumos, vai pārspīlējumos vienā vai otrā virzienā, esam pārāk kritiski vai pārāk uzmanīgi un piesardzīgi, vai atkal pārāk pavirši un pārāk draudzīgi, piemēram, visam svešajam. Un visos šais rakursos jau tas latviešu valodas vēstures kontekstā absolūti nav nekas jauns. Es vispār teiktu, ka šī situācija, kurā šobrīd ir latviešu valoda, nav jauna. Varbūt ir mainījusies galvenā kontaktu valoda, tas gan ir savā ziņā. Jau arī relatīvs jaunums kopš 90. gadiem, ka tā ir angļu valoda, bet latviešu valoda vienmēr ir bijusi citu valodu ielenkumā, kas varbūt skan tā nedaudz negatīvi, bet drīzāk sadarbē, ļoti aktīvā sadarbē ar citām valodām, ļoti aktīvi no citām valodām aizgūstot un bagātinoties, ja? Jo, kā mēs zinām, aizgūšana, piemēram, ir absolūti katras attīstītas valodas svarīgs nosacījums, pēc tā nevar iztikt, lai valoda attīstītos un gal galā būtu mūsdienīga un spētu arī apstrādāt šo jauno un aktuālo informāciju, un no otrās puses droši vien tās manas piesauktās gudrības kontekstā, attieksmes kontekstā, gaumes kontekstā, tomēr jautājums, kur ir tā robeža? Kas ir tās pazīmes, kad varbūt šie procesi jau ir vērtējumi mazliet piesardzīgāk, mazliet uzmanīgāk, un varbūt tādā jau kaut kādā reakcijas līmenī. Man liekas, ka robeža ir ne tikai un vienīgi viena. Un tā ir, vai mēs nezaudējam savas valodas unikalitāti, tās unikālās mūsu valodai raksturīgās iezīmes, un otra, vai piesaucot attīstību, mēs patiesībā valodu nenoplicinām. Ja? Jo, ja aizguvums kalkots, piemēram, kāda kalkota konstrukcija, kalkots izteiciens un tā tālāk, kļūst tikai par vēl vienu rīku, ko tulkotājs var izmantot vai rakstītājs var izmantot līdz daudziem citiem variantiem. Tad es teiktu, ka tas viss ir ļoti labi un atbalstāmi. Jo, piemēram, kalkots, aizgūts pats par sevi nav nekas slikts vai tas nav arguments pateikt, ka lūk, tas ir slikti.
Bet, ja latvietis sāk 49 no 50 reizēm izmantot vienīgu vārdu balans un vairs tikpat kā neizmanto vārdu līdzsvars vai līdzsvarot, ja? Vai ja mums šķiet, ka vienīgais vārds latviešu valodā ir produkts un mums ir grūtības jau nosaukt, kādi ir sinonīmi šiem vārdam, tad man šķiet, ka tur attīstību ieraudzīt ir grūti. Un šajā noplicinātībā ir tīpaši tulkotāji zina, kādi ir draudi. Piemēram, literatūras tulkošanā droši vien mēs vislabāk pārliecināmies, cik svarīgi ir lieli valodas krājumi. Un lai turklāt mūsu rīcībā šie krājumi arī cik necik būtu, jo droši vien ir tīpaši senāk, kā mēs mēdzam teikt, tulkotāji bija staigājošas vārnīcas. Man šķiet, ka mākslīgā intelekta rīka un visi šīs iespējas, kas šo darbu pātrina un efektivizē, un, protams, produktivitāti arī neapšaubām ceļ, tie neatrisinās jautājumu, kā mēs paliksim paši joprojām gudri un spējīgi galu galā gudri šos rīkus izmantot savā labā. Arī tas prasīs gudrību, ja, lai mēs patiesībā nezaudētu, bet iegūtu. Jā, jo šeit daži šie te jaunākie mani atklāja. Mēs Facebook savā profilā esam ieviesis tādu rubriku jaunumi. Viens no nesenajiem jaunumiem bija vārds abnormāli. Latviešu valodā mēs nedaudz jokojām par to, ka tas varētu būt tāds garlaicīgs pāris, kas ir tāds ļoti tradicionāls un nepārāk varbūt ekstravagants. Ja? Un vēl pavisam nesen bija pirmā reize, kad es redzēju lietojumu, nevajag turpināt izklaidēt šīs sarunas, kas, protams, nāk no angļu valodas entertain. Ja? Turklāt manā ierakstā bija komentārs, viens no komentāriem bija, ka šis lietojums kā reizi ļoti patīkot. Jā, un runājot vēl par gudrību un izpratni, ja, tas, kas varbūt mani jaunajā kontekstā dara arī mazliet bažīgu, ir daži novērojumi, ka noteikti viena un tie paši cilvēki, piemēram, daži, kas arī dažos fórumos kritizē patiesībā ļoti labus literatūras tulkojumus un droši vien piekasās ļoti tādiem lieliem smalkumiem, tiešām ārkārtīgi dziļām niansēm. Līdztekus acīm redzot, ir tie paši cilvēki, kas šobrīd publiskajā vidē pieņem ļoti daudzus ārkārtīgi katastrofālas kvalitātes tekstus, kas mums ir dažādās vietnēs. Mēs reizēm arī ar studentiem esam, kā saka, gājuši caur šiem tekstiem, un arī jaunieši paši ir atzinuši, ka īsti labi noteikti nav. Un, manuprāt, satraucošais ir tas, ka iebildumu pret šo situāciju nav sabiedrībā. Ja? Un tas mums aizved pie manas pieminētā jēdziena izpratne, vai mums pietiekamā līmenī sabiedrībā saglabāsies izpratne, kas ir kvalitatīvs teksts. Vai mēs to spēsim uztvert, vai mēs to pieprasīsim, jo, ja šis pieprasījums būs, starp citu arī runājot par mūsu profesionālajām lietām, kā jau tikko teikts, tekstu ražošanas, ja tā var teikt, apjoms ir milzīgs, tas patiesībā nozīmē, ka tulkotājiem, redaktoriem un tā tālāk darba apjoms arī varētu būt lielāks kā jebkad, bet ja tas nerada sabiedrībā pieprasījumu pēc šīs kvalitātes, tad varbūt ir dažādi. Vēl pavisam ātri runājot par jauniem rīkiem, kaut kad augustā izmēģināja vienu šo te kultūru specifisko mūsu vārdu ielikt šajos rīkos treideksnes, un es domāju, ka šī situācija ļoti labi parāda šo rīku spēcīgās puses un trūkumus. Spēcīgā puse patiesībā ir tā, ka tā ātri dod diezgan pieņemam, es teiktu, kultūra vēsturisko informāciju par šo jēdzienu, par to, kas tas ir. Mēs diezgan ātri, un es teiktu, diezgan kvalitatīvu informāciju varam iegūt. Ar tulkošanas situāciju ir pavisam citādi. Burtiski pirms dažām dienām kopā ar maģistrantūras studentiem runājām par tādu interesantu lietu, kā angļu valodā var teikt fair enrichment, ja, kas latviešu valodā taisnīgi iedzīvošanās sanāktu nonsens. Ja, jo latviešu valodā iedzīvošanās var būt tikai ar negatīvu konotāciju. Un šāda veida lietas droši vien zināmā mērā es pieļauju, ka arī šie rīki var modelēt konotatīvo lietojumu kontekstā. Pagaidām droši vien tiek ļoti nosacīti galā,
Un redaktors, kā šis palielinātā darba darītājs, kurš iedziļinās katrā niansē, katrā aspektā, un vēlams varbūt pārzina arī to kontekstuālo daļu, un īpaši tās konteksta kopsakarības, ko pagaidām īpaši šie rīki nespēja apstrādāt, tas nozīmē, ka redaktora aktualitāte saglabāsies noteikti. Ja? Turklāt mums pavisam nesen bija, manuprāt, ļoti vērtīga pieredze arī mūsu augstskolas jauniešiem, jo bija tāds projekts, kurā viņiem bija video formātā ieraksta informācija, jāpārvērš turklāt svešvalodā šī informācija, jāpārvērš par tekstu latviešu valodā. Un tur paši jaunieši varēja precīzi pārliecināties par šo rīku izmantošanas, šiem kvalitatīviem aspektiem, ja, cik liela nozīme ir avot materiāla kvalitātei, un tikko tā nav kvalitatīva, tie rīki nespēja tikt galā, un tas rezultāts bija diezgan traks, un cilvēka darba apjoms iespējams izmantojot tos rīkus, reizēm likās, ka varbūt pat lielāks nekā bez tiem rīkiem. Un tagad pārējot ātri pie manas tās galvenās tēmas, ja, es domāju, ka tas skatpunkts no redaktora viedokļa uz tekstu izriet no kaut vai, piemēram, šīm divām lietām, ka katrā valodā ir divas gandrīz vai atšķirīgas valodas, protams, saistītas, ne jau gluži pavisam citas, un tomēr ļoti atšķirīgas valodas. Viena ir saruna valoda, tātad nenormētais valodas lietojums, kurā neviens neko neierobežo un būtu dīvaini, ka ierobežo, un vienīgais droši vien kritērijs ir tiešām mūsu pašu valodas izjūta, gaume, un atkal jau attieksme, un otra ir rakstu valoda. Rakstu valoda, kas ir ļoti atmaskojoša, it īpaši, ja mēs paši kaut ko rakstām, ļoti ilustrējoša par mums kā valodas lietotājiem un iemiesotājiem, un, protams, redaktūras aspektā arī meistarības jautājums, kur kā arī jau ļoti pamatot tikko tika uzsvērts, ka tik un tā arī tas meistarības un kvalitātes sadurs punkts vienmēr paliek kaut kādā nosacītā jautājuma zonā. Šobrīd, protams, jebkuram, kas ar tekstiem un valodu strādā, ļoti daudz palīgu rīku, un te es nerunāju tikai par mākslīgo intelektu, bet mēs varam konsultēties ātros, sekundes patērējošos veidos ar ļoti labiem resursiem un nonākt pie ļoti labām atbildēm, kā piemēram šie te resursi, ja. Cits jautājums, vai mums pietiek motivācijas tos resursus vienmēr izmantot, ja. Vai mēs varam izmantot kaut vai to pašu Tezaurus LV, kas varbūt pirms dažiem gadiem bija ar diezgan daudzām problemātiskām lietām, bet jau kvalitāte manā ieskatā ir visnotaļ augsta, un varbūt līdztekus arī ar zināmām prasmēm izmantot šos resursus, pamanīt informāciju, kas te patiesībā ir norādīta, izmantot mūsu labā, mūsu valodas labā, kā reiz arī varbūt to mūsu valodas specifisko iezīmi nezaudēšanā, ja, no kā izrietētu, ka, piemēram, radošās industrijas faktiski latviešu valodā ir un paliek diezgan liels nonsens, ja, jo sanāk radošās rūpniecības, ja, latviešu valodā, jo industrija latviski nozīmē rūpniecību. Ja, un tad pie redaktūras aspektiem. Un kā jau var paredzēt, ja, viena no sadaļām, par kurām šobrīd var runāt, diezgan acīm redzamā angļu valodas ietekme. Es gan teiktu, ka skatoties uz šo aspektu un it īpaši, ja mēs vēlamies tā kritiski uz to skatīties, jābūt ir uzmanīgiem, jo diez vai ir bijusi situācija latviešu rakstu valodas vēsturē vispār, kad latvietis nav kaut kur un kaut kad izmantojis citu valodu lielākā vai mazākā, vēlamākā vai nevēlamākā veidā. Tagad tā ir angļu valoda. Ja? Tā kā tajā ziņā arī tas nav nekas jauns, manuprāt, tas jaunais ir pavisam citos rakursos. Jaunais ir tajā, ka šobrīd viena daļa cilvēku Latvijā noteikti var pilnībā dzīvot, piemēram, citas valodas vidē, un varbūt tas rada jautājums, vai ir pietiekama priekšnosacījuma latviešu valodas izjūtas radīšanai. Ja? Ja. Jo
ja mēs skatāmies uz tām citām lietām, ja, vēl pavisam ātri pabeidzot, pavisam citām lietām, tad ir jau redaktūras aspekti, kas, es domāju, bija aktuāli 70. gados pirms angļu valodas uznāciena un ir aktuāli joprojām. Tas, kā mēs savietojam sintaktiskās daļas teikumā, tā kā mēs pievienojam palīgteikumu, kā šeit var redzēt, uzveda improvizētu ludziņu par grāmatām, kuru skatoties notiek kaut kas, un sanāk, ka skatās nevis ludziņu, bet grāmatas, vai vārdu izvēle, vai, kā es parasti saku, ka latviešiem laikam mīļākais vārds, man liekas, tas tiešām būtu uzvarētājs, ja tāda aptāva veikti, ir vārds savs visos iespējamos locījumos. Nu, to mēs lietojam, kur vien var, kā vien var, cik vien var. Tā arī nav absolūti nekāda jauna pazīme, precīzi tāpat bija arī 19. gadsimta tekstos. Vai jaunās lietas varbūt, kad mēs kaut kādas prievārdus, kādas konstrukcijas veidojam latviešu valodā, kas īsti nav raksturīgas kā starp cilvēkiem, tur, kur varbūt angliski būtu arī among people, ja? Bet latviski mēs droši vien tur šādu konstrukciju neizmantosim. Tad jau es teicu par šo te novērojumu, ka ir, man šķiet, daži latviešu vārdi, kas pamazām pilnībā, īpaši no sarunvalodas, izzūd absolūti, kā līdzsvars, kā līdzekļi, kā ierobežot, kā gaisotne. Tādas vārdas mēs ļoti reti varam dzirdēt tagad, kad es klausos Latvijas rādio, piemēram. Un pabeigt es varētu to savu uzrunu šodienas ar to piebildi, cik smalka ir latviešu valoda, un par šo aspektu mēs runājam viena tulkojuma apspriešanā arī ar studentiem, un nokonstatējām, ko, jo bija tāds tulkojums, kurā bija lietots vārds ieslīkām skumjās ar kā burtu, ja? Un tad mēs tā runājām, cik smalka ir latviešu valoda, es nezinu, to iemācīties, droši vien tas ir neiespējamā misija, ka mēs varam slīgt skumjās ar kā, noslīgt skumjās, bet ieslīgām skumjās ar gā, ja, vai noslīgām, piemēram, uz ceļiem. Smalka un bagāta ir latviešu valoda, un es domāju, laba redaktora darbs Latvijā ir ārkārtīgi nenovērtēts patiesībā, un labs redaktors ir kaut kur ļoti tuvu ģēnijam, es teiktu, ļoti tuvu ģēnijam. Paldies! Paldies, Jāni. Vai mums ir kādi jautājumi šeit klātienē uz vietas? Varbūt, nē, viss kārtībā. Viss kārtībā. Varbūt, jā, mums tiešām ir laiks diskusijai, un es aicinu uzdot jautājumus šeit klātienē. Ir vairāki. Nu, par cik ir laiks, es pavaicāšu tomēr par to mūzikas instrumentu, jo viņš tomēr nebija iztulkots. No visām opcijām viņa nebija šī tulkojuma. Tieši tā, jā. Tā kā mēs pie tā nenonāksim, bet, man arī kā valodas cilvēkam jau zināmā mērā gribas teikt, ka citādi jau nevarētu būt, jo gal galā, ja mēs tiešām varētu līdz galam visu uzmodelēt valodā, tad laikam mums būtu jāsāk patiesībā pārskatīt arī priekšstats par valodas būtību. Jo valodas būtība jau kādreiz ir arī tajā spontanitātē, tajā radošumā, kas ir tāds valodas bezgalīgais potenciāls būt radošai vai iemiesot mūsu radošumu, un arī tajā kultūra vēsturē, kā valoda kā kultūra vēstures iemiesotāja, un ja reiz mēs varētu visu šīs kopsakarības kaut kā uzmodelēt, tad droši vien arī par kultūru mums nāktos mainīt priekšstatu, ka tad sanāk, ka tas tomēr ir kaut kas tāds ļoti mehānisks un viegli uzmodelējams. Jautājums? Jā, paldies, visam var piekrist, ko es klausījos. Vienkārši es domāju, sarunvaloda un rakstu valoda nav tik vienkārši. Sarunvaloda var būt arī rakstīta,
Un rakstu valoda var būt arī ļoti nekopta un var būt pat piemērot atsevišķās situācijās. Nu, un, protams, elektroniskie mediji ienes šeit pavisam lielu sajukumu. To Deivids Kristāls jau norādīja, ka veidojas kaut kāda kentauru valoda. Protams, jā, jo es, starp citu, atceros, ka, man liekas, viens no tādiem skaistākajiem valodas lietojuma pieredzē, viena no skaistākajām pieredzēm man bija, kad man puiku kristīja Āgenskalna baznīcā, un tur mācītājs Induls Paičs to procesu vadīja. Es atceros, cik bagāta bija viņa valoda tajā īsajā uzrunā, cik tā bija skaista, un tādā nesausā izpratnē tiešām tuvu ideālai. Ja? Tā bija. Nu, es nezinu, vai to nosaukt par sarunu valodu, ja, bet katrā gadījumā mutvārdu valodu. Ja. Un rakstu valoda, protams, tieši jau tajā variātē var būt ļoti daudzveidīga, bet, kā es teicu, tur tā problēma droši vien ir, ka tas viss ir daudz uzskatāmāk uzreiz nekā sarunu valodā, kur mēs ļoti, ļoti nosacīti kaut ko vērtēsim. Ja. Es gribēju pateikt par to mācītāju Āgenskalnā. Kāds redzot, viņš varētu būt ideāls redaktors. Varbūt iespējams, jā. Vai mums ir vēl kāds jautājums? Izskatās, ka atstāsim kafijas pauzē pārējos jautājumus un aicināsim nākamo runāt.